Man kauns pašai sev to atzīt, bet es vēlējos būt stipra un neatkarīga sieviete līdz tam momentam, kad es paliku stāvoklī. Visu jaunību, visu savu pieaugušo apzināto dzīvi es biju pārliecināta, ka nekad nebūšu atkarīga ne no viena vīrieša, vienmēr nodrošināšu sevi pati un varēšu pasūtīt jebkuru veci 5 mājas tālāk. Bet, kad es sapratu, cik smags darbs ir būt par māti, cik smagi ir iznēsāt bērnu, toksikoze, oh my god, cik smagi ir turpināt strādāt, ne visām, girls, tām, kurām nebija toksikozes, neklausaties, es zinu, ka jūs varējāt strādāt, bet es runāju par sevi. Nevari normāli strādāt. Tu piedzemdē, un tev ir jāpieskata jauna dzīvība, tev jāsadziedē sevi, un visu šo laiku, visu šo periodu, ak, Dievs, cik ļoti es gribēju, lai par mani rūpējas, lai man neko nav jādara, lai man nav jāuztraucas, kur ņemt naudu. Es sapratu tajā momentā, cik svarīgi ir izvēlēties pareizo partneri, uz kuru tu vari paļauties, kurš tev palīdzēs. Patiesībā tad, kad man piedzima bērns, es vairāk sāku atbalstīt tradicionālās vērtības, kad sieva sēž mājās un vīrs strādā. Protams, man joprojām ir tās ambīcijas un es tāpat gribu strādāt, bet labprāt arī to nedarītu. Mātes būšana ir mani krasi mainījusi. Un kā ir ar tevi?